Labdien visiem! Tā kā prieks, gods šeit būt. Tiesa, 15 gadi. Katru rītu es mostos ar šo nosaukumu. Un tā, kā es pastāstīju, kāds aptuveni darbojas. Tā kā pirms 15 gadiem mēs izveidojām šādu namiņu, lai brūvētu alu, ar domu, ka varētu svinēt arī ar alu. Bet šodien tas jautājums ir konkrēti vai sadarboties. Un daudz arī ir noteikti sportisti. Un, kā visi zina, ka, lai sportā uzvarētu, ir jābūt ļoti konkurētspējīgam. Bet arī daudz zina, ka vajag arī sadarboties. Tad jautājums, kas ir svarīgāk, tāpēc uztaisīsim tādu uzreiz aptauju. Tātad, kurš uzskata, ka, lai gūtu panākumus biznesā, vissvarīgākais ir konkurēt? 1, 2, 3. Kurš uzskata, ka vissvarīgākais ir sadarboties? Tad tur droši vien konkurences padomē būs ko darīt. Jā, tā kā, kad cilvēki sanāk kopā, aizliegts vienošanās, būvniecībā, tur sadārdzinājums pārāk liels. Tā kā, kur ir tā atbilde? Un es pats pabeidzu Valmieras pirmo ģimnāziju, un tad es aizgāju mācīties uz Rīgas ekonomikas augstskolu. Un tur es atskārtu, ka vesels 2 mēnešus mums vispār neatļauj mācīties. Mums vesels 2 mēnešus sāka mācīt vispār, kā strādāt komandā. Jo izrādās, ka es to nebiju iemācījies, kad man bija likās vienmēr, ka esmu tas vissvarīgākais, tas tur sarkanais. Ja? Un visiem pārējiem uz mani ir jāskatās, un man vispār par pārējiem nemazām neinteresē, ko pārējie domā un dara. Un bija vesels 2 mēnešus, mēs to vien darījām, kā mācījāmies strādāt kopā, kā vispār darīt kaut kādas lietas kopā, kā sastrādāties kopā. Un tad es iegūglēju par to, kā latviešiem ir ar strādāšanu kopā. Un šī ir tā kāda aptauja 2018. gadā, bet man likās, ka aptauja saka to, ka pusi iedzīvotāji uzskata, ka latviešu mīļākais ēdiens ir otrs latvietis. Labā ziņa, ka ir puse, sliktā ziņa, ka ir puse, vai ne? Tad es arī šādu jautājumu biju uzdevusi pirms 5 gadiem, bet es atkal uzdevu, kur 2 latvieši, tur 3 partijas, un Google ir 220,000 rezultāti. Jo kāpēc? Protams, iet ar kādu kopā taisīt partiju, var pats uztaisīt partiju, vai ne? Lai viss nāk pie manis taisīt partiju. Un tur man reizēm patīk tas tāds anekdoti, ko stāsta, ja, kad latvieši atrodās ellē, ja viens latvietis kāpj ārā, tad otrs latvietis viņu valk atpakaļ. Bet savukārt, ja tur citas tautības viens pārstāvs, es toreiz dzirdēju to par ebrejiem, ka viņš kāpj ārā, tad pārējie viņam palīdz izkāpt, un viņš visiem pārējiem palīdz izkāpt. Es nezinu, vai tā ir, bet man likās interesanti anekdoti. Un tad, kas arī mācījos biznesu un ekonomiku, tad vienmēr ļoti daudz runāja par tiem saucamajiem konkurentu kariem. Ja, kad arī valodā ļoti bieži lieto to vārdu cenu kari, konkurentu kari, dziesmu kari. Ja? Tā kā tur kāds jāuzveic noteikti ir. Un arī ļoti daudz mēs pašikdienā nodarbojamies ar sportu, un arī mums kaut kā ir trenēts par to, ka noteikti, ka mēs katrs esam tāds Huseins Bolts un uzvar tikai viens. Un kad ir konkrēts skrejceļš, un tas, ko šis ātrāk skries, neskatoties uz aizmuguri, tas arī to 1 balvu arī paņems. Bet tāpat laikā arī, ja mēs paskatāmies, kur tie mazie cinīši ir gāzuši lielos vezumus, arī vēsturiski, tur tomēr mēs jau kā latvieši vienmēr esam ļoti labi sadarbojušies, vai tas ir bijis Baltijas ceļš, vai tas ir dziesmu svētki, vai tas ir bijuši arī deju svētki. Kas ir interesanti šajos visos pasākumos, kur mēs esam sadarbojušies un nākuši kopā, kāds ir, dejojis dziesmu vai deju svētkos? Cik liela alga jums par to maksā? Kāds muļķīgs jautājums jums pašiem jāpiemaksā par to ir īstenībā, lai jūs piedalītos. Ja? Tas nozīmē, ka kaut kādu lielu ideju vārdā mēs esam gatavi iet kopā un darīt, bet reizēm biznesā, tur, kur īstenībā mums maksā algu, tad mēs uzskatām, ka mums otrs ir jāuzveic, ir jāizkonkurē un jāiet un pašam ir viss jāizdara. Man likās vēl viena interesanta iniciatīva, tad, kad atklāja jauno biblioteku, tad cilvēki nostājās arī ķēdē no vecās bibliotekas, kas bija pagaidu mājas, kas bija uz jauno māju, tad, tajā grāmatu ķēdē visas grāmatas simboliski tika aizvestas, nodotas līdz bibliotekai. Un ārā bija -10 grādi, un tur nebija vietas, kur visi gribētāji, man liekas, tur nevarēja nostāties uz tā tilta. Ja, tā kā man liekas, ka kaut kā liela ideja vārdā ir iespēja nākt kopā un darīt. Un mēs visi esam mācījušies matemātiku, ka 1 + 1, visi zina, cik ir jābūt, bet man liekas, ka baigi interesanti ir, ka tas cipars var būt ļoti dažāds. Ja? Tā kā es domāju, ka visi redz, ka, piemēram, tas cipars arī var būt -2. Kad tas varētu būt -2 vai -20, piemēram? Klasiski, jebkuros kara apstākļos visticamākais. Ja abas puses ir lūz situācija vai abas puses pazaudē. Ja?
Kad tas varētu būt, piemēram, +4, nu, ka varētu būt 4 rezultāts. Ģimene, piemēram, sanāk kopā, apprecās, ja, un tad ir 2 skaisti forši bērni, teiksim, ir 4. Un tā arī varētu turpināt. Un man pašam kaut kā to domāšanu bišķi pamainīja, teiksim, vienā brīdī, kad es skatījos, bija tāda forša filma, saucās Brīnišķīgais prāts. Ir kāds redzējis to filmu? Un tur ir viena tāda forša epizoda, kur tur tēlo, teiksim, šis brīnišķīgais aktieris, bet stāsts ir par matemātiķi, dokumentāls par Džonu Našu, kurš īstenībā lika pamats tai modernajai spēļu teorijai. Droši vien daudz ir dzirdējuši spēļu teoriju, kurā ir iespējams sadarbojoties, tu vienmēr dabū labāku rezultātu nekā konkurējot. Nu, patiesībā, ja konkurē, tad abi ir lose-lose situācija. Ja sadarbojās, varbūt arī win-win situācija. Un tur tā ideja bija par to, ka īstenībā ir kaut kādas situācijas, kurā, protams, ir jākonkurē, ir situācijas, kurā ir iespējams sadarbojoties gūt vairāk. Un kā es to tā vienkāršot skatos, ja, kad ir iespējams, kad ir uzņēmumi 2, piemēram, un ir tirgus. Ja. Tirgus ir tā picas šķēle. Nu, mēs visi zinām, ka mums patīk tur taisīt picas šķēles pa tirgu, kuram ir cik liela tirgus daļa. Man arī atnāk jautāt, cik liela ir tev tirgus daļa? Saka, 1,4%, nav baigi daudz, tā kā nekas tur baigi daudz nav, bet kaut kā tā picas šķēle man ir 1,2, un tad sanāk uzņēmumu alus darītāji kopā un domā, kurš to šķēli varētu lielāku dabūt, kurš dabūs 2 šķēles, kurš dabūs 3 šķēles, kurš dabūs varbūt 4 šķēles, kad ir tā cīnīšanās pa tirgus daļu. Nu, ir kā normāli klasisks stāsts, es cīnos, lai dabūtu vairāk. Lai dabūtu vairāk, tas nozīmē kādam atņemt. Pareizi, tas ir normāli. Ja tu gribi dabūt vairāk, to kādam jāatņem. Ja tu gribi būt bolds, tev jāuzvar tas, kurš tev jāskrien ātrāk par to, kas tev skrien aiz muguras. Bet otrs, kā uz to var paskatīties, ka iedomājieties, ka tie 2 uzņēmumi, kur izdomā konkurēt un cīnīties katrs pa picas šķēli, tas paprasa daudz laika konkurēt dienā, 8 stundas dienā, 360 dienas gadā. Bet iedomājieties, ka tā vietā, lai viņi konkurētu, viņi sanāk kopā un saka, davai, visu to enerģiju ieguldīsim, lai mēs 2 kopā uzceptu 2 picas. Un katram rezultātā būtu pa picai. Kā jums patīk tāds scenārijs? Nu, vienā gadījumā mēs cīnāmies, kurš dabūs lielāku picas šķēli. Nu, asaras, asins. Otrā gadījumā to pašu enerģiju mēs ieguldam, sanākam kopā un uzcepam 2 picas. Man šitāds scenārijs labāk patīk, ja man ir vesela pica. Un otrs nav dusmīgs uz mani. Ja, tā ir tā kā viens tāds veids, kā skatīties par to sadarbības teoriju. Un kā tas praksē izskatās, ja, kad arī mēs esam ļoti mazs uzņēmums un tieši 10 gadus atpakaļ, teiksim, Alders ienāca ar lielu pompu tirgu ar kaut kādu jaunu konceptu, un ka viņi teica to, ka viņi grib izkonkurēt Valmieru mūžu. Mums ir 1,2% tirgus, ja, un jāatnāk viens no tirgus līderiem un tev saka to, ka viņi mūs izkonkurēs. Ir diezgan ir satraukums mazlietiņ, vai ne? Tā kā, ka viņi atrisinās to savu biznesa problēmu, atņem mums tajā brīdī mums bija 0,5% tirgus, ja? Un ir kaut kāds satraukums, un ko tajā brīdī darīt? Un ir diezgan daudz arī mārketinga stratēģijas literatūras par to, kā mazās zivis var apēst to lielo zivi, un tas, protams, ir sadarbojoties. Ja? Vai tas tās kā Baltijas ceļa gadījumā var sadarboties un likt lielajiem dusmīgajiem kaimiņiem baidīties, vai tas ir NATO gadījumā vai Eiropas Savienības gadījumā, ka var vienkārši nākt sadarboties un radīt kaut ko kopā, kas ir kaut kas daudz vairāk nekā katrs atsevišķi. Un kāds noteikti, teiksim, Valmieru mūža gadījumā, saprotot to, ka Latvijā kopumā tas saucamais krāvtalus tirgus, viņš sāk samazināties. Kopējais tirgus, cilvēki sāk izvēlēties visu kaut ko citu, vai tas ir viskijs, vai šampanietis, vai vīns, vai kaut kas. Un redzot to, ka Alders grib mūsu 1% atņemt, tad viena otra iespēja ir kā darīt, ka mēs nākam kopā visi tie neatkarīgie uzņēmumi. Kā viens tāds, man liekas, smags piemērs, mums ir Valmieru mūža vēstniecībā Rīgā, tāds liels plaukts bez tā, kur tirgojam savu alu. Ir plaukts, kur tirgojās vēl 30 citi Latvijas amata brūži un 200 dažādas citas garšas. Un tad tā rezultātā tā vienkāršā ideja ir paplest to kopējo tirgu kopumā. Lai tas amata brūžu tirgus nebūtu 17%, bet būtu 20%. Kopīgs cilvēkiem liekot domāt par to, ka biežāk izvēlēties vietējo lokālo, kas ir 3%, 3 Valmieru mūžas, pēc būtības. Ja? Tā kā īstenībā vieta atrodas tajā brīdī tirgu vēl 3 Valmieru mūžām, vai arī īstenībā tur 30 Maldugunī vieta atrodas, ja mums izdodas to kopējo tirgu attīstīt. Tāpēc tas viens sadarbības piemērs reizēm, ko jūs varat arī domāt, vai kopā sanākot, domāt par tām 2 picām, ka tā vietā, lai konkurētu, domāt par to, vai mēs varam nākt kopā un domāt, kā attīstīt tirgu.
ka iet kopā un likt cilvēkiem vairāk domāt par to, izvēlēties vietējo, izvēlēties kvalitatīvo tā vietā, lai, pieņemsim, pirkt kaut ko, kas ir importēts un varbūt netik garšīgs. Tad otrs solis, kā mēs to Rīgā tālāk attīstījām, kas tagad jau arī tāda ir, ka mums ir tur mazs bāriņš, un mēs sapratām, ka mēs varētu sapulcēt apkārt 10 citus mazos bāriņus, kas atrodas tur kilometru radiusā ap Valmiermuižas vēstniecību Rīgā, un ka mēs varētu sākt taisīt alus tūres. Ja atbrauc kāds ārzemnieks, mums viņš jādabū ārā no Vecrīgas, jo Vecrīgā visur ir mežpils, tur lielvārdi, visi tie importētie, viss kaut kas. Un tad mēs sakām, nāciet alus tūrē. Un tur mums ir gids, kurš ved cauri tiem, no tiem 10 bāriem katreiz izvēlās 5 bārus, iespēja nogaršot 14 vietējos mazos saliņus, un vēl par to naudu samaksā. Un atkal kā piemērs. Un nākamais, kādā veidā tas attīstījās, ka mēs jau pagājušā gada izskaņām sanācām kopā mazie un nodibinājām tādu asociāciju, kas saucās Latvijas neatkarīgie alderi. Tad mums bija tāda improvizēta akcija, lai pievērstu uzmanību, ka mēs šīs mucas nesām no Alderu ielas, jo Rīgā ir Alderu iela, kā visi zina, un mēs nesām uz Saeimu, un pēc tam nesām arī uz Rīgas domi. Un pēc tam, protams, mūs pamanīja, un tad rezultātā mēs pēc tam gājām turēt pa visām Saeimas frakcijām un ciemos pie arī Ķirša, Rīgas domas vadītāja, lai runātu par to, kādā veidā arī Rīgā un Latvijā tās mazās salas darītavas varētu pamanīt. Ja es, teiksim, zvanītu tur Ķirsim vai arī tur kādam no frakcijām, kā Ruņģis, viņi droši vien teikt, tas ir Ruņģa biznes, ko zvani mums, bet tajā brīdī, ka mēs sakām, kur mēs esam tur 11 neatkarīgās mazās salas darītavas un mums visiem sāp, vai ir kaut kādas tēzes, kas liekas ir nepareizas Latvijā attiecībā pret alus nozaru vai pret mazajām alus darītavām, tad šādi sadarbojoties jau mēs esam kaut kāds spēks un varam iet un runāt par to, lai visām mazajām alus darītavām un bizness būtu lielāks. Kā viens piemērs, lai Rīgas pilsētas svētkus nenopērk viens liels lielvārdu salas, piemēram, bet Rīgas pilsētas svētkos varbūt arī daudzas vietas, kur arī ir mazās salas darītavas, jo arī tur, teiksim, ir īstenībā pašvaldības vai mūsu visu nodokļu maksātāju nauda, tikai kā viens piemērs. Tad par pašu Valmiermuižu. Tad Valmiermuiža brīnišķīga vēsturiska vieta, diemžēl tie pasaules kari viņi diezgan bija pabojājuši. Un vēsturiski, teiksim, tā ir vēsturiskā karte, un Valmiermuižas tas īpašums ir atrodas tur, kur ir Klēts un Brūzes, aptuveni tas mazais Klucīts. Tādā Google kartē tas izskatās tā, ka tur tā sarkanā teritorija ir Valmiermuiža, un tā pati alus darītava ir šis te mazais Klucīts, kur ir Klēts un Brūzes, kas mums pieder. Un tajā brīdī, kad mēs sākām tur darboties, mums likās, baigi foršā vieta mums pašiem likās. Bet tos 15 gadus atpakaļ diezgan bija salīdzinoši nolaista tā vieta. Un tad es nezinu, kāpēc, bet mums likās, ka īsti pirms Jāņiem vajag uztaisīt tur koncertu Valmiermuižas parkā pirms kaut kādiem 14 gadiem. Vieta tā diezgan nepārāk bija tāda pievilcīga. Mēs domājam, vai tā varētu būt kultūra vieta. Šeit ir Dzels Vilks menedžers, šeit ir vairāk arī citi tā kā pārstāvi. Mēs domājam, ko darīt. Un tam bija pirmais koncerts Jauno Jāņu orķestrs. Un kā šodien es atceros, ka lija vēl stiprāk nekā pa Jāņiem. Baigi lija. Tā, ka vienkārši nenormāli gāza. Tā, ka vienkārši. Un tajā brīdī, kad tieši koncerts beidzās, tie mākoņi izklīda, un tie visi cilvēki gribēja palikt pie tās klētas, kas īstenībā nebija nesakopta, nekā. Tur vienkārši viss tur palika čilot, mēs tur lejām maliņu, visiem baigi patikās, un mēs domājam, bet bāc, kāds ir, kāpēc viņi te grib uzkavēties? Un tad saprotot, ka Valmiermuižai tomēr ir tā lielā kultūra vēsturiskā vērtība, pievilcība kaut kāda arī pircējiem un arī viesiem un arī valmieriešiem un Valmieras viesiem ir vajadzība, tad mēs sapratām, ka tas ir jādara kaut kā strukturētāk, to nevar darīt mēs kā uzņēmums, kad pagadās viens koncerts, varbūt sanāca, varbūt nesanāca. Tāpēc mēs aptaujājām apkārt savā kolektīvā arī tuvākos cilvēkus, ko mēs pazinām, kur uzskata, ka Valmiermuiža varētu kļūt par kultūras vietu. Un tā radās tur 11 cilvēki, un tie 11 cilvēki kopā nodibināja Valmiermuižas kultūras biedrību. Un arī uzrakstot šīs kultūras biedrības stratēģiju, arī bija iespēja saņemt arī sabiedriskā labuma statusu šai kultūras biedrībai. Un rezultātā kultūras biedrība jau ir tā, kur tālāk to Valmiermuižu kā kultūras vietu attīsta, kas ir neatkarīga. Valmiermuiža viņus atbalsta, cik viņai ir rocības. Un tad, ja mēs paši, teiksim, labi iekārtojam klēti, tad kultūras biedrība sarīko koncertu, lai tur cilvēkiem visiem būtu interesanti bez maksas atnākt un arī visi ieraudzītu, cik tomēr Valmiermuiža ir forša vieta.
Un tad, saprotot, ka latviešiem ir gadskārts, tad mēs sākām, ir jau laikam vairāk kā 10 gadus organizēt arī šos tirdziņus, un tad tur ap mums sāk veidoties forša komuna dažādiem zemniekiem, lauksaimniekiem, un īstenībā no turienes mums arī radās ideja, ka varētu taisīt arī Cidonijas zelteri, jo Cidonijas ir pārēm, un īstenībā arī radās ideja, ka mums pašiem nevajag spiest Cidonijas sulu, ka to var izdarīt dabas auglis turpat Vaidavā, jo viņiem ir gan Cidonijas, gan sulas spieda, gan tepat Vaidava, un tāpēc arī šodien ar vienu mēs visu sulu priekš Cidonijas nopērkam, Cidonijas zelteri nopērkam no dabas auglis Vaidavā, viņi mums atved sulu, mēs viņu smuki samiksējam, iepildam. Dabas auglim Vaidavā Naurim labi iet, mums labi iet un cerams, ka ies tikai vēl labāk. Un tad tajā komunā, tajā sniega pikā sāk parādīties arvien vairāk tādi, kur arī redz, ka tas, ko mēs darām, viņi nāk kopā un mēs domājam, ka varbūt mēs kaut ko varam darīt kopā. Tā tagad jau Garda muta tirdziņos 2 reizes gadā nāk klātīm Greenfests, kas ir zaļā dzīves stila festivāls. Tad arī tur nāk iekšā arī zero waste pasākumi, kad sākt sadarboties ar līdzīgi domājošiem, lai šīs vērtības varētu paust ne tikai, ka tas ir zemnieku tirdziņš, bet īstenībā pamazām viņš varētu kļūt par zaļā dzīves stila pasākumu. Tad arī par rotaļlaukumu. To visu, kas ir Valmiermuižā parkā, to ir izdarījis Valmiermuiža kultūras biedrība. To nav izdarījis Valmiermuiža šals darītavu. Bet tas, ko izdara Valmiermuiža šals darītavu, ka parasti iedod to saucamo sēklas naudu. Mēs kultūras biedrībai sakam, mēs tev iedosim 20% no tā, kas ir budžets projektam, 80% jums jāatrod pašiem ir, tāpēc, ka tas ir, tomēr sabiedriskais labums un parks, un tāpēc kultūras biedrība brīnišķīgi organizē dažādus līderu projektus, un, ja piemēram, tur rotaļlaukums maksā 20,000 eiro, mēs iedodam 4,000 eiro, viņi piesaista 16,000 eiro no līderu programmas, un rezultātā brīnišķīgs rotaļlaukums un visi priecīgi. Tās arī Covid laikā līdzīgā veidā mēs tur soliņus foršus tur salikām, atbalstījām, un tad arī tādā pašā veidā arī terases uztaisīja arī ar līderu programmas atbalstu, ka mēs iedavām sēklas naudu. Un kāpēc mēs to darām? Mums liekas, ka forši, ja tā Valmiermuiža kļūs priecīgāka, viesmīlīgāka vieta, droši vien, kad arī mums arī pašiem būs priecīgāk tur atrasties. Un nav jau arī slikti, ka tas cilvēks, kurš ir atnācis tur, teiksim, uz to parciņu, pēc tam arī aiziet arī uz Valmiermuiža šaus tirgotavu, varbūt kaut ko garšīgi arī paņemt. Tā kā tur kaut kāds apusējs, droši vien ieguvums arī veidojās. Un tad terasē tagad jau tur arī kino pasākumi notiek, tad mēs sapratām, ka nav nemaz tik dārgi tur lampiņas ievilkt, un tad jau cilvēkiem patīk tur uzkavēties ilgāk. Un tad jau visādi sākās prasības no kultūras biedrības, pēc tam mums jau. Un tā viena prasība bija, tā kā viņi bija sapratuši, ka konsultējoties ar valsts kultūras mantojuma pārvaldi, ka Valmiermuižā ir daudz vērtības, un viņi bija minējuši to, ka arī klēts ir arī ļoti liela vērtība, kultūra vēsturiska vērtība, sākotnēji kā valsts nozīmes arhitektūras piemineklis. Un tad mēs arī šo teicām, jā, tad pietiek runāt, jāsāk darīt, tad arī šis arhitektūras pieminekļa zīme ir jāpiešķir klētī, kas nozīmē, ka turpmāk mums vairāk jākonsultējās par to, kā to vēsturi saglabāt, un mēs domājam, jā, brīnišķīgi. Un tad mēs arī restaurējām mūri, kas arī bija kultūras biedrības projekts, kuras pats līdzdarbojos, un atkal kā tā kopiena veidojās, ka pabeidzot to mūru restaurāciju, mēs aicinājām apkārt visus, kam interesē mūru restaurācija, vēl filmu par to uzņēmām, un tur mēs arī satiekam tos cilvēkus, kuriem vēl interesē vēsturiskās lietas, interesē vēsturiskie mūri. Šis ir meistars, ko varēja satikt pārējie, kam interesē. Tā kā katru to lietu darot, vienmēr atvērt grāmatu, atvērt sirdi, atvērt prātu un teikt visiem, kam interesē, nāciet, varbūt mēs to varam darīt kopā. Tad mums bija tā kā tajā alejā, kas ved uz Valmiermuižu pāris koki, diemžēl ozoli bija aizgājuši bojā. Un tad mēs, taisījām tādu improvizētu arī talku, īstenībā improvizētu reāli talku tā bija, kur saicinājām cilvēkus, kuriem arī ļoti rūp Valmiermuiža. Tā kreisajā pusē Jānis Kalnečs, kurš 40 gadus ir pētījis par Valmiermuižu, arī viņš savu ozoli iestādīja, un labajā pusē ir kultūras biedrības vadītāji, vidū ir Valmiermuiža zīmola vadītāji. Es tur citu koku vai fotografēju, nezinu, ko es tur daru, bet kaut kur es tur esmu. Un tad tas lēnām viss tas forši darbojās. Un tad kaut kā arī staigājot un pētot Valmiermuižu, mēs sapratām, ka ir vēl viena liela vērtība, kas saucās vēsturiskais laiders. Ir tāda milzīga mūra māja, kas ir kaut kāds 300 metrus no Valmiermuižas. Un tad domājam, kā visiem parādīt, ka tā ir kaut kāda vērtība, jo viņi stāvēja tukša kaut kādus 5 gadus, kopš mēs tur darbojāmies. Un tad mēs to parādījām Valmieras teātra festivālam, un tad pirmajā Valmieras teātra festivālā viņi atrada, ka tā ir brīnišķīga vieta, kur varētu notikties izrādi, arī gadu vēlāk tur bija izrādi. Un tad arī to vietu ieraudzīja arī Valmiermuiža jātnieku skolu, kuru vada Rufina, tagad jau, man liekas, jau 10 gadu, arī man liekas, ka tuliņās būs jubileja, ka viņi arī mācoties to, ka izveido jātnieku skolu
kā biedrību un citīgi piesaist arī finansējumu dažādām bērnu izglītības programmām. Un ka šeit jau tas ritenis arī atkal pats sāk griezties, jo bērniem ir vecāki. Vienam vecākam ir traktors, otram ir smilšu čupa, trešajam ir krāsas buņģis, ceturtajam ir kaut kur labas pazīšanās, nezinu, tur, kur ir vajadzīgs. Un viņi pamazām to laidu arī ir apdzīvojuši. Un izrādās to arī var izdarīt, ka uzreiz nav 5 miljoni, lai varētu būt perfekts jumts, lai varētu būt perfekta grīda. Tad viņi visi iet kopā, viņiem ir kopīga ideja, kopīgs mērķis un sadarbojās. Un uzreiz katrs neprasa, kas man par to būs, bet kopīgi visi rada brīnišķīgu vietu. Tā kā tie, kas ir varbūt vēl nav bijuši tur ap to laideru, aiziet paskatieties, brīnišķīga lieta izdarīta īstenībā ar vietējo iniciatīvu. Un tik tā bija sākumā svarīgi parādīt, ka ir tāda brīnišķīga vieta. Tad Jānis Kalnačs, kurš to Valmiermuižu vēsturiski ir visvairāk pētījis, un tad 10 gadu jubilejā Valmiermuižu kultūras biedrības radās ideja, ka varētu uzrakstīt grāmatu par Valmiermuižu, lai vairāk cilvēkiem parādītu to, ka Valmiermuiža nav tikai brūzes. Īstenībā brūzes ir viena maza daļa no tā. Īstenībā Valmiermuižu vēsture ir daudz lielāka, saistīta arī ar Valmieras vēsturi. Un tad arī likām, ko tur iedeva Valmiermuižu savu sēklas naudu. Arī Valmieras pilsēta atbalstīja, vēl arī Vidzemes augstskola atbalstīja, Vidzemes augstskolas institūts, tā saliekot kopā dažādus galvas prātus, tad to grāmatiņu forši izdevās uztaisīt. Bet tad atkal bija cita problēma, ka tajā grāmatiņā viņi atrada, ka Valmiermuiža daudz senāk, ka viņam ir 1688. gadā alus ir ticis brūvēts, nevis 1764 kā tagad. Tā kā mums visu šo gadu tagad būs etiķetes jāmaina. Bet tā ir tāda patīkama problēma, ar kur būs jātiek galā. Otra lieta, ko mēs arī sākām pētīt, kas mums pašiem ļoti uzrunā, ir, ka Valmiermuižu arī vienmēr piemin tāpatās arī kā Jērkalni, kas ir pie tām 9 stāvienēm tepatās, kas ir apkārt, ir arī kā ļoti nozīmīgu Latvijas vēsturē nacionālajā atmotā kultūras vietu, jo šeit var uzskatīt dzima pirmie latviešu rakstnieki, kas latviešu valodā rakstīja savus dzīves stāstu brāļu draudzēm. Un tie raksti, kādi viņi aptuveni izskatās, tās viņu grāmatas, pēc būtības blogeri pirmie, tā kā radās Valmiermuižā. Un viņi arī ir kā UNESCO aizsargāti un redzam, ka tas ir kaut kas tik ļoti nozīmīgs. Un tad pateicoties tam mēs reizi gadā taisam arī šobrīd kopā ar kultūras biedrību atbalstot tādas gaismas instalācijas. Jo tā ideja ir, ka tas, ko brāļu draudzes teica, ka vajag, tā kā pret tumsu vajag cīnīties ar gaismu, tā ļoti vienkāršot. Jo pret tumsu ar tumsu cīnīties sanāk tikai tums, ja cīnies pret tumsu ar gaismu. Tajā brīdī tā tumsa tur bija tā dzimtbūšana un vodkas pārāk liela tur dzeršana un tad tā kā ar to viņi izglītojas, un tad mēs katru gadu taisam savu kaut kādu instalāciju. Protams, ka tā gaismas instalācija katru gadu novembrī, viņa nav kaut kas tik liels un vērienīgs, kā var izdarīt Valmieras pilsēta vai Rīgas pilsēta, bet katru reizi mums ir kaut kāda konkrēta tēma, un viņi mūs ļoti, ļoti uzrunā. Un tieši mēs to darām, tāpēc, ka mūs paši tas ļoti iedvesmo. Un, kā piemēram, pirmajā instalācijā bija koncepts par gaismas asniem, ka, teiksim, tu kaut ko iesēji, ka brāļu draudzes kaut ko iesēja, un tad izaug tie gaismas asni, un tad tur varēja klausīties pēc tam Valmieras aktieru ierunātos tekstus, tos brāļu draugu tekstus. Pēdējā reizē mums bija ideja, ka katrs tas pieskāriens spalvas, viņš rada paliekošu gaismu. Tā kā katrs rakstnieks, kas uzraksta, viņš rada kaut kādu paliekošu gaismu, kas pēc tam ir redzama arī citiem. Un tad arī lēnā garā mēs ar tos kaut kādus pasākumus rīkojām, bet sapratām, ka gribās kaut ko vēl lielāku. Un tad sapratām, ka var iet kopā, ir tāda kultūras menedžmenta biedrība Lauska, Valmiermuižu kultūras biedrība, Valmiermuižu valsts kapitāla fonds, ZAO Valmiera, un ka mēs varētu radīt Valmiermuižu etnofestivālu, kas būtu tāds starptautisks, laikmetīgs etnomūzikas pasākums, jo tādi pasākumi katrā valstī, izņemot Latviju, ir Vīlandē brīnišķīgs festivāls, ir Lietuvā tādi, un ka tā ir tāda brīnišķīga niša, kur sapulcējās mūziķi no visas pasaules, kas tādā mūsdienīgā veidā citē un aktualizē etnomūziku. Un tas sanākot kopā, piedzim šāds pasākums, jo agrāk Lauska rīkoja pati savu mazo pasākumu Cēsīs, mēs rīkojam savus mazos saulgriežus Valmiermuižā, sanākot kopā, radās kaut kas 2 reizes lielāks, varbūt arī nākotnē 3 reizes lielāks, un atkal tur ir jāsaka liels paldies visiem, kas nāk kopā, katrs savu artaviņu ieliek, un šis jau ir tāds ļoti novērtēts un pamanīts pasākums, un arī jau šī gada festivāla top 10 daudzos topos arī ir jau ielikts, un tāpēc 6. jūlijā
jūlijā, Valmiera muižu etnofestivāls, un šoreiz būs pat tāda arī mūziķi no Mongolijas, Husuktuns, Rīklas dziedātāji, ja, un būs arī ļoti daudz darbnīcas, un, protams, uguns skulptūra noslēgumā. Un tam likās vienreiz, ka mums jautāja Tinti, varbūt vai tur var taisīt festivālu. Kāds bija festivālā Tinti? Ja? Man liekas, ka brīnišķīgi vieta arī citiem pasākumiem. Ja? Tā kā tas nav Valmiera muižas, tas nav Ruņģa parks, ja? Tas ir Valmiera muižas parks. Un tur var jebkurš, kuram gribās taisīt savus festivālus, var iet un darīt. Galvenais ir kopīgi saskaņot, lai tas to kopējo stāstu veido par kvalitatīvu kultūras vietu, ja? Lai mēs viņu nesabojājam vai nepiesmējam kaut kādā veidā. Un tad jau pagājušo gadu arī tas bija sākums arī Kinopedālim. Arī šogad tas būs arī sākums Kinopedālim. Brīnišķīga vieta, kur kaut ko sākt. Tur viss satiekās, un tad tur ir brīnišķīgs sākums. Un arī brīnišķīgs arī bāriņš. Un arī brīnišķīgs parks un dzirdziņi un viss kaut kas cits arī. Un tad arī sāk arī teātra festivāla notikumi arī parādīties šeit. Un arī pagājušo gadu, arī aizpagājušo gadu, arī šogad būs arī Valmieras vasaras teātra festivāla pasākumi Valmiera muižā. Un tad arī esmu pagodināts arī tam, ka mēs arī bijām aicināti arī līdzdarboties Valmiera 2027 Eiropas kultūras galvaspilsētas sagatavošanā. Liels paldies visiem, kas tur līdzdarbojās. Un tad no tā radās viena tāda jauna doma, kā to Valmiera muižas pieredzi un stāstu varētu attīstīt, ir, ka izveidot Valmieras novada muižu tīklu. Ko nozīmē Valmieras novada muižu tīkls? Ka Valmieras novada muižas nāk kopā un domā, kā katra varētu radīt savu stāstu, savu identitāti un padarīt to katru par pievilcīgu vietu turismam un viesiem. Un tad šobrīd Valmiera muižu kultūras biedrības vadītāja Sabīne ir uzņēmusies būt kā kapteinis šim Valmieras novada muižu tīklam un meklēt, kā katra muiža var atrast savu unikālo īpašo vietu muižu tīklā. Jo, ja ir Valmieras centrs, diemžēl nav ļoti vēsturiski, daudz nav saglabājies, ir baznīca un mazliet pilsdrupas, tad Valmieras novadā kopā ir 30 dažādas brīnišķīgas muižas. Un tad tas jaunais izaicinājums, ko es gribu jums visiem izaicināt, ja, šī ir nākamā pērle, ko vajadzētu sakopt. Un viņa atrodas Valmiera muižā. Kāds zina, kas tāds ir? Tas vēsturiskais stālis. Tas stālis pēdējos gadus visu laiku bija Valmieras cietuma īpašums, un tur ir garāžas visu laiku, remontēja mašīnas, krāsoja mašīnas, un tas atrodas pa vidu starp to laidaru, kurā tagad ir zirdziņi, un starp Valmiera muižu brūzi. Ir tā paslēpies tur kokos, un tad šis īpašums nonāks Valmieras novada īpašumā tuvākajā gada laikā, un jautājums, ko ar viņu darīt? Nošķūrēt? Varbūt arī maziem uzņēmumiem. Un tur brīnišķīgs stāvs, šis ir jumta stāvs. Ja? Šis ir arī viena telpa arī no turienes. Un mēs tad jau pirmo reizi sanācām kopā, kur bija gan no Līgatnes papīra fabrikas, gan no Boļševika, gan arī no citiem arī līdzīgiem projektiem, un sākām likt galvas kopā, ko ar to darīt. Tā kā arī, ja jums kādam ir kaut kāds domas, ko tur varētu darīt, uzrunājiet Valmiera muižu kultūras biedrības vadītāju Sabīnu, mēs varētu salikt galvas kopā un pateikt pašvaldībai, ko tur vajag darīt. Ja, jo tas ir pašvaldības īpašums. Kas ir pašvaldības īpašums? Tas ir mūsu īpašums. Pareizi? Lūk, tāpēc mums jāaiziet pašvaldībai un jāapsaka, ko vajag. Ja mums ir skaidri, mēs zinām, ko mums tur vajag, tāpēc liekam galvas kopā un domājam un iesakām. Un ja kādam ir idejas, vajadzības, tāpēc mums ir ideja, varbūt kaut kāds radošās industrijas būtu forši, kaut kā tur satiktos viss vieno vietu, kuriem liekas, ka vecs ķieģelis ir foršāks pa jaunu ķieģeli. Varbūt ir jāliek galvas kopā un jādomā, ka tas tiem nākamajiem 15 gadiem varētu būt šis tāds brīnišķīgs izaicinājums. Ja? Tā kā vēl viena brīnišķīga vieta, es domāju, tikpat forša vieta kā Klēts, varbūt pat vēl foršāka vieta īstenībā nekā Valmiera muižas Klēts. Tikai jāsanāk kopā un ir jāsaliek galvas, un pat cik pašvaldības īpašums, tad var to kopīgi likt galvas, piesaistīt visādus finansējumus. Un noslēgumā, kad tas sadarbības projekts, manuprāt, vienmēr man ir ļoti vienkāršs, ja? Tā kā es vienmēr domāju. Kad ja vienam latvietim ir zirgs, tad otram latvietim vajag vēl lielāku zirgu, vai ne? Un tad īstenībā, tad neko baigi daudz izdarīt nevar. Bet ja vienam latvietim ir zirgs, tad varbūt otram vajag nopirkt ārklu. Un tad jūs kopīgi variet kaut ko uzārt, kaut ko iesēt, kaut ko izdarīt.
Un tāpēc, un katrs tas projekts 15 gados, viņš nekad tā nesākās uzreiz vienā dienā. Mēs uz to skatāmies, ka tā ir tāds sēkliņš, iesējām, lēnām viņi aug un attīstās, gluži kā tāds sniega pika, viņi lēnām veļās. Un satiecies ar vienu cilvēku, iepazīsties ar otru cilvēku, un pamazām tie cilvēki, teiksim, arī apkārt arī sapazīstās un kopīgi dara. Jo visās tajās saucamajās radošajās industrijās vai sadarbībās, ka jūs zināt, ka tieši cilvēki un cilvēku sadarbības tīkli ir daudz vērtīgāk par to betonu. Tāpēc es uzskatu, ka nevajag vispirms būvēt mājas, bet vajag vispirms guldīt šādos pasākumos kā šeit, ka cilvēki nāk kopā un domā. Un noslēgumā konkurēt vai sadarboties, dienas beigās jau kādā brīdī arī pie tā veikala plaukt, ka pieiet kāds valmiermužu baudītājs, vai arī nebaudītājs. Viņš jau domā, tā kā šodien es pirkšu malduguni, labieti vai valmiermužu. Ja? Nav jau tā, ka viņš vienmēr izvēlās visus 3 vai visus 60. Ja? Protams, kad kaut kā ir, kaut kāda jau izvēle viņš tur izdara. Bet, jo biežāk viņš pie tā plaukta pieiet, jo lielāka varbūtība, kad izvēlēsies kaut kādu vienā reizē gan valmiermužu, gan varbūt labieti vai arī malduguni. Tāpēc es ticu, ka vienmēr var pastāvēt šie abi vārdi līdzās. Ka nav tā vai nu vai, bet, manuprāt, beigās tajā reālajā pasaulē var konkurēt un vienlaicīgi sadarboties. Un to es arī jums visiem novēlu. Paldies par novēlējumu un par brīnišķīgo iedvesmojošo stāstījumu. Mums ir laiks vienam jautājumam. Brīnišķīgi. Laižam. Jautājums ir šāds. Kāda jums bijusi labākā sadarbība līdz šim, kas sniegusi vislielāko gandarījumu? Jā, vislielāko gandarījumu līdz šim man ir sniegusi viena sadarbība, kas bija kaut kāds varbūt arī gadus atpakaļ, ka Vaidavas ezera krastā bija tāda brīnišķīga festivāls, kas saucās Mālēdiens. Un tā ideja bija, ka tur tiek izmantots Latvijas māls un ka tur bija saicināti podnieki no 7 dažādām pasaules valstīm. Un mums bija pavārs, kurš bija nodefinējis 5 ēdienus, ko mēs pasniegsim, un ka tiem podniekiem bija jārada katram sava trauka versija par to, kas piestāvēt vislabāk tam konkrētam ēdienam. Ja, tā kā pirmo reizi bija tā, ka traukus rada ēdienam, nevis otrādi. Un tur bija pat cik 7 dažādas vai 5 valsts pārstāvētas, katram bija pilnīgs skatījums. Un tas viss pēc tam rezultējās tādā saucamajā pop-up restorānā Vaidavas jūras ezera krastā, Vaidavas ezera krastā, perfektā. Tā ir mūsu jūra, vai ne? Tā kā šeit, bet Vaidavas ezera krastā, kur perfekti siltā vakarā, kur sadarbojās, kur bija mūsu pavāri, kur bija Vaidavas keramika, kur bija tie 7 podnieki, kur bija Haralds Sīmans, kurš tur zem vītola tur dziedāja, tur pārtraukumos. Un tam man likās, ka sanākot kopā piedzimst kaut kas pilnīgi jauns un ģeniāls, kā tas Vaidavas māls un kā tas ēdiens un kā tas ezers krasts atdzīvojās. Un tas bija tāds brīdis, kas mums pēc tam lika turpināt, ka varbūt Vaidavai tiešām ir kaut kāda maģiska vieta, kurā varētu daudz vēl interesantas lietas darīt. Tā kā ideja ir, kad sanākot kopā, kopradam. Tā kā, man liekas, tas ir tā kopā darīšana un kopā radīšana. Nevis tā, ka katrs atnāk un pasaka, kā ir jābūt, bet tā koprade. Un tur, man liekas, bija viens no tiem skaistiem brīdiem, kad es tur tā kā baudīju un es teicu, tagad es varētu arī nomirt. Man viss ir piepildījies. Aigar, paldies, ka biji kopā ar mums, ka padalījies. Paldies par garšu, paldies par patriotismu un paldies par to sadarbības veicināšanu.